Karavīri, jaunieši, cēsinieki, pieminot varoņus un iededzot gaismu, mēs kļūstam vienotāki. Un vienotība mums ir šodien ļoti, ļoti vajadzīga. Šī Lāčplēša diena Cēsu novadā ir īpaša ar to, ka jau no paša rīta pie mums jaunieši no visas Latvijas piedalījās fināla spēlē jaunie Rīgas sargi. Šī diena ir īpaša ar to, ka mēs esam izdarījuši vienu nepaveiktu lietu. Pēc ilga laika mūsu lejas kapos ir atjaunots viss pieminekļa ansamblis. Tas bija mūsu nepadarītais. Un es gribu teikt īpaši paldies Cēsu novada domes deputātam Mārim Niklaskungam, kurš ar ļoti lielu iniciatīvu uzņēmās šo pienākumu, jo tas mums bija jāizdara. Jau 25. reizi cēsinieki pulcēsies un pulcējas atceres brīdim. Šo tradīciju iesāka Tautas fronte. Un es esmu ļoti gandarīts, ka tagad ar katru gadu tradīcija ir kļuvusi jau kā neatņemama mūsu tradīciju daļa. Tas ir brīdis, kad mēs kļūstam vienotāki, un es domāju, ka katram sirdī mums ir tāda patriotisma liesmiņa. Es priecājos par to, ka es redzu šeit tik daudz jaunos cēsiniekus. Es novēlu mūsu karavīriem būt modriem, jo šis laiks ir griežu laiks, un pasaulē ir daudz notikumi, un pastāvēt var tad, ja esam stipri un jūtam blakus stipru plecu. Jūs uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Stenders.